pazuda visu plašu. Oh my god, es vēl nespēju nocēt, ka es taisu šobrīd savu pirmo ever vlogu. Čau visiem, mani sauc Emīlija, ja kāds mani nezina, es esmu satura veidotāja no TikToka un es beidzot esmu izdomājis paplašināt savas platformas. Un šodien būs mans pirmais YouTube video un es nofilmēšu, ko es šodien sadarīšu. Man bija plāns aizbraukt līdz Alfai, bet tas plāns nedaudz pajuka, tāpēc es vēl izdomāšu, vai es tomēr braukšu vai nē. Bet šobrīd mums vajag nedaudz sataisīties, jo manas sejas sāk izskatīties pēc tūkstneša, so let's move. Īstenībā YouTube šobrīd man ir tāds ne jaunatklājums, bet es jums apsvēru, ka es vēl 3 gadus vienkārši nebiju skatījusies YouTube. Es nezinu, kāpēc, man vienkārši es biju tik ļoti pārgājis uz TikTok un tiem īsajiem video. Un vakar es sapratu, ka reāli YouTube no dead. YouTube ir pilns ar radošiem cilvēkiem. Es sapratu, ka tas ir veids, kā es arī varu izlikt savu radošumu kaut kādā veidā, jo man ļoti patīk montēt, tīpaši pēdējā laikā. Jā, es domāju, ka šis būs ļoti labs veids, kā izlikt to no manis. Es domāju, ka paies kāds laiciņš, kamēr es pieredīšu pie tā, ka te ir ļauts daudz runāt un cilvēkiem arī tā kā viņi skatīsies to, jo YouTube ļoti atšķirās no TikToka daudzos veidos. Tāpēc jā, es domāju, ka paies kāds laiciņš, kamēr es pieredīšu pie šī visa YouTube thing. Tāpēc bear with me un es ceru, ka jums patiks video, ko es publicēšu. Un jā, šis būs tāds kā izmēģinājuma vlogs, lai saprotu, kāds montēšanas veids arī man patīk, un noteikti varbūt pirmie video būs tādi nedažādi, bet varbūt tieši tā kā montēšanas stili atšķirsies ļoti, jo es tā kā meklēšu savējo, jo es esmu arī tagad atradusi ļoti daudz jaunu YouTuberu, kas man ļoti patīk. Un priekā par jauniem sākumiem. Esmu izlēmusi, ka es šodien braukšu tomēr uz Alfu, jo man šķiet, ka tur arī norisinās izpārdošana atsevišķos veikalos. Tā kā es braucu drīz uz Maltu un man nesanāca pasūtīt savu šeinu grozu. Man vajag noteikti jaunus outfitus. Es arī gribu ieiet humpalās noteikti. Man arī bija plāns izmazgāt matus, bet man bija slinkums. So. Kur pazuda visu plašu. Ziniet, kas mani satrauc, runājot par YouTube uzsākšanu, ir tas, kad man telefons vienkārši atteiksies strādāt, jo es nezinu, kur es dabūšu tik daudz vietas telefonā, jo es nesen nopirku to iCloud space, lai man ir vairāk vietu, un tas īstenībā ir ļoti palīdzējis. Es nopirku to, kur ir 200 gigabaiti. Basically visas manas bildes, un tas iet uz turieni. Tas ir ļoti, ļoti palīdzējis. Šis ir mūsu gatavais produkts. Easy Summer Makeup. Un tagad man vajag apsvīties, ka man ir autobus, jo
Man, diemžēl, māma nedos mašīnu, lai brauktu vienai uz Rīgu, jo tā būtu man pirmā reize, tā kā let's go. Es kavēju, un šīs laimes ir extremely nērtas, tāds ir, ka es eju ar plikām kājām, un man skriet nost, so that's fun. Man tā sāp pēdas. Oh my god. Mēs esam klāt. Mūsu pirmā apsēšanās vieta būs Humana. Jo, kā jūs minēju, mēs meklējam outfitus priekš mūsu ceļojuma. Cerams, ka būs labs pievedums. Nokavēju tramvaju, tāpēc es izmantoju Bolt skūteri, lai tiktu uz Akropoli, un pirmais pitstops bija H&M's, jo tur bija lielā izpārdošana, un es atradu dažas labas lietas, kā jau minēju, mēs meklējam man apģērba priekšu maltes, jo es došos ceļojumā kopā ar savu māmu, un es atradu dažas labas pīsas, bet es beigās nopirku tikai 2 lietiņas, kā jūs varat redzēt, un pēc tam es ļoti gribēju ēst, jo es visu dienu nebiju ēdus, un bija jau kādi 3 pa dienu, tāpēc es aizgāju uz McDonald's, un starp citu pie manis pienāca viena meitene, ja tu skaties šo video, čau, I love you, un pēc tam es gāju uz Zāru, kur es arī nopirku vienu topiņu, pēc tam es gribēju aizdoties uz Douglas, bet viņš bija ciet. Viss, es mašīnā mēs tikko atbraucām pakaļ manai mazajai māsai uz bērnu dārzu, un tad mēs dodamies mājiņās beidzot. Es esmu tik nogurusi īstenībā. Ok, es esmu mājās. Es jums parādīšu, ko es nopirku. Un es domāju, kāpēc esmu tā nogurusi. Daudz lieta, ka es visu dienu biju prom. Ok, pirmais, ko es nopirku, ir šāds te rozā cover-up. Man jau patīk tās piedurknes. Tad es nopirku šos te šortus, jo viņi bija tik ērti un arī izskatās tādi classy. Un es nopirku šo te famous top. Visam, ko es nopirku, bija atlaides, starp citu ir ļoti liels atlaides, tā kā, ja jums interesē, noteikti aiziet uz tuvāko veikalu un pačakojiet, jo tiešām ir ļoti labas atlaides visur. Tas ir viss manam mini haul.